Man tādas lietas man viņas fascinē. Ka es redzu, es viņas saucu par vecās gvardes, vecā kaluma gājieniem. Ja? Viens no vecā kaluma gājieniem, ko es no saviem vecākiem mācos, piemēram, tu esi bijis pie viņiem uz kaut kādu pasākumu, viņus uz dzimšanas dienu. Ja? Un nākamajā dienā tie, kas uzņem tos viesus, nākamajā dienā es zinu, ka man oma tā darīja, un vecāki tā darīja, un es redzu, ka man vecāki arī tieši tāpatās dara. Viņi nākamajā dienā zvana. Viņi zvana, kā jūties, vai ne? Kā ir pēc balvas, vai viss bija labi, vai mājās aizbraucāt labi un tā tālāk, un kādu sajūtiņus, un ne jau tas, ka tu saroties, un tu viss gāji pilnīgā ķēmā no viņiem, un tad vienkārši pārliecinās, ja, pēc vieniem svētkiem viņiem nav jāiet uz bēriem, ja, vai tu esi dzīves, vēl nē. Bet vienkārši, ka tā ir tāda praksa, ko darīt, un tas patiesībā ir baigi skaisti. Protams, kāds jaunietis šī brīdī var teikt, pļāc, kas pa ņemšanos, kas pa ķēpāšanos, pēc kā man to visu šo izziņu var izsildīt. Var, ātrvilcienā arī visu dzīvi var sēdēt. Un, ko tu daudz būs redzējis? Puķītē krāstu nebūs redzējis ātrvilcienā sēžot. Un to visu var tikai apstājoties un ielīkot šīs skaistās pieturzīmes un krāsiņas. Tas baigi skaisti ir.